Labdien, Francija! Mani sauc Akmenis. Tas nekas skaists, tevi uz tu. Pastāv brīdi klusu, un es tev izstāstīšu par to, kas es būšu, kad izaugšu liels. Es esmu jauns akmenis. Es esmu nolēmis dzīvē augstu tikt. Mani glāstīs, mērīs, slīpēs. Kas teica, ka akmenim jāsēž lauka mālos? Nē, lai vectēvs turpin sargā zemi. Es iešu uz pilsētu. Man pāršķaut uz pusēm. Viena puse liks pamatā un ļaudis balstīs uz tās savas dzīves. Ar otru pusi notiks brīnumlietas. Varbūt mani pārvērtīs laurā un pacels pāri pilsētai, vai muskuļotā spēka vīrā un iedos paturēt balkonu. Pagadīties kā manam brālim. Ap viņu tikmēr ņēmās, kamēr sanāca plikta meitene, un tad viņu nolika dārzā pie strūklakas. Labāk tomēr par spēku vīru. Jūs domājat, tie ir jauna puikas sapņi? Nē, tieši tā arī viss notiks. Neko pasaulē nav tādu akmens dārzu kā pie mums. Kad cilvēki iet pa ielām, uz tiem noraudās visādi rūķi un dzīves laumas. Gājēji skatās uz augšu, akmeņi skatās uz viņiem.